Atceraties mūsu stāstu par rockeru pulcēšanās vietu Londonas nomalē? Nu labi, pat ja neatceraties, šis stāsts ir interesants arī dzirdot to pirmo reizi. Tātad jau no 50. gadiem Londonas motobraucējiem bija sava pulcēšanās vieta – Ace Cafe London. Tā atradās vecā ugunsdzēsēja depo, un kā jau pienāks ugunsdzēsēja strateģiskai izvietošanai, no šīs vietas bija viegli nokļūt visos vajadzīgos virzienos, un tāpat arī vieta ir viegli pieejama no jebkura pilsētas rajona. Nu lūk, un šī tradīcijām bagātā kafejnīca darbojas Londonā joprojām, un bija arī par iedvesmu ātrumcilts Kartinghālei, kur atrodas Rīgā Biķernieku trases malā, kur arī mīl pulcēties visi, kam benzīns asinīs. Zīmīgi, ka Londonas Ace Cafe mūsdienās ļoti labi sadzīvo dumpīgie baikeri kopā ar ceļu policistiem. Vienā ēkas galā vakaros skan rokenrols un pulcēs vīrādas jakās, bet otrā galā no rītiem ceļu policijas motovienība apmāca drošā braukšanā mopēdu vadītājs. Izrādās, ka blakus var sadzīvot pilnīgi dažādas subkultūras. Nu lūk, un tagad līdzīga lieta ieviesusies arī Rīgā. Ātrumcilts Kartinghālē turpmāk pulcēsies ne tikai autosportu un motosportu cienītāji, bet arī tie, kas tikai gatavojas kļūt par jaunajiem auto un motobraucējiem. Te savu filiāli atvērus drošas braukšanas skolu. Es domāju, tas ir diezgan likumsakarīgi, jo ir vajadzīga vieta, kur ir daudz cilvēki, kas interesējas par tehniku. Ir vajadzīga vieta, kur mēs varam mācīt un trenēt arī praktisko braukšanu, un Biķernieki un Kartinghāla ir viena no tām vietām Rīgā, kur ir iespējams šo visu apvienot un izveidot drošas braukšanas skolas klasi. Pirmajā brīdī izskatās, ka klasīte nav diezko liela. Parastu skolas klasi ar 30 bērniem vai parastu autoskolas kursu te nekādi nevar ievietot. Bet drošas braukšanas skola darbojas pēc nedaudz citiem principiem un piekopja individuālu attieksmi katram skolniekam. Kā arī iepriekšējās telpās Kuģielā, mēs vairāk koncentrējamies uz apmācību kvalitāti un nemēģinām veidot lielas grupas. Un tas grupas lielums ir 5 līdz 10 cilvēki. Tad attiecīgi arī šeit būs apmācīti tikpat daudz cilvēku vienā grupā. Nu lūk, ja līdz šim jūs no mācīšanās autoskolā mazā jaukā grupā atturēt tas, ka skola atrodas Pārdaugavā, tad ziniet, ka tagad drošas braukšanas skolu var apmeklēt arī pašā motoru sporta sirdī Biķernieku trasē. Ne jau tikai sportam ir Biķernieku trase. Trases nākotnes plānos ir paredzēta drošas braukšanas apmācība, un tagad tā jau ir sākusies.